nebija garšīgi, ēdiens bija augsts vai arī man nepietika. Reizēm uz vecāku jautājumiem, kādas bija skolas pusdienas, atbild bērni. Vai tie ir stereotipi un kā panākt, lai bērniem būtu gan garšīgi, gan veselīgi, gan arī ērti? 4. studija viesojās Ādažu sākumskolā, kur skolēni paši var izvēlēties ēdienu, zupu vai kādu no pamatēdieniem un salātus. Ir šie 3 veidu ēdināšanas modeļi. Viens šis ēdināšanas modelis ir īpaši, tas ir vairāk gan ir novērojams mazajām klasītēm, 1. un 2. ka tiek porcionētas porcijas. Otrs veids ir tie saucamie kopgaldi, ka ir kopējais klases galds, uz kura ir ēdienu tie koptrauki saucamie, un tad bērns vai nu bērns pats, vai nu skolotājs, vai nu ēdinātāju darbinieks kāds palīdz porcionēt. Un trešais ir šis pašapkalpošanās līnijas princips. Ja ēdiens tiek pasniegts porcijās, tas tiešām ātri atdziest, bet pašapkalpošanās līnijā tas vienmēr ir silts. Bažām, ka bērni paši nevar uzlikt uz šķīvja ēdienu, nav pamata. Viņi to lieliski prot, un arī letes ir pielāgotas bērnu augumam. Tās ir mazliet zemākas. Tie, kas nāk pirmās klasītes, viņi jau ir pieraduši bērndārzā, ka porcijas ir uzliktas uz šķīvi. Viņiem pašiem jāsaprot, cik viņi var uzlikt, vai viņi vispār māku uzlikt. Šodien piedāvājumā zupa, dārzeņu sautējums, makaroni un 3 dažādu veidu salāti. Makaroni lielākoties ir pirmā bērnu izvēle, bet tiek ēst arī zupa un sautējums. Makaronas un salātus un vēl zupa, ūdentiņš. Jūs paši varat izvēlēties, ko jūs ēdat un arī cik lielas porcijas likt. Tu vienmēr liec daudz vai maz? Maz. Kas jums garšoja un kas varbūt nevisai? Man garšoja makaroni, nevisai gaļa. Man garšoja gaļa un nevisai makaroni. Šķīvi šodien bija tukši jums abiem? Man nebija. Tas nozīmē, ka tik garšīgi nebija? Jā. Un kā? Man bija. Kādi ir tie mīļākie ēdieni, kurus jūs parasti izvēlaties skolas ēdnīcā? Kas ir visgaršīgākais? Man negaršo salāti, un garšo kartupeļu biezenis. Vai skolas ēdiens atšķiras no tā, ko mamma tētis gatavo mājās? Jā, mamma labāk gatavo makaronus, un skolā labāk gatavo saldos. Šodien es skatos, jums saldais nebija? Nebija. Bet bieži ir saldais ēdienas arī? Tikai trešdienās. Saldais tikai reizi nedēļā ir tāpēc, lai samazinātu cukura daudzumu kopējā ēdienkartē. Tomēr vai ēdiens ir garšīgs vai negaršīgs, tas vairāk ir gaumes jautājums. Piemēram, griķi. Ja tādā dienā būs skola kompleksējās pusdienās būs griķi. Griķi vai nu garšo, vai nu negaršo. Un bērns atnākot mājās, viņa mamma vai teica prasot, kāds bija pusdienas, nebija garšīgas. Bet vai tad pusdienas nebija garšīgas? Pusdienas varbūt bija ļoti garšīgi pagatavots. Vienkārši konkrētiem bērnam griķi negaršo, līdz ar to viņš varbūt palicis nepietiekami paēdis, un līdz ar to arī veidojās priekšstats par ēdināšanas to pakalpojumu kopumā. Lielākoties ēdienas skolās tiek gatavots uz vietas un vienmēr var dabūt arī papildu porciju. Vienlaikus šāds pašapkalpošanās modelis samazina tā ēdiena izmešanu, kas paliek neapēsts. Mans subjektīvais viedoklis ir tas, ka tiešām strādā labāk, jo tiek nodrošināta, kā saka, mazāka atkrituma izmešana. Ja gadījumā kaut kas pietrūkst, mēs piegatavojam klāt jau laicīgi kaut kādu pusstundu iepriekš, lai spējam sagatavot, nodrošināt, tad mēs piegatavojam klāt. Tomēr vecāku kopējos čatos nereti ir sūdzības, ka ēdiens beidzās un bērns palika neēdis. Ko par to saka ēdinātāji? Kopgalda gadījumā, protams, var gadīties situācijas, jo par cik ir individuāli, jebkurā gadījumā tas tiek klāts galds, katram galdam tiek porcionēts, ar ko es uzreiz gribu minēt, ka nevajag bērnam kautrēties un satraukties, ja ir klases audzinātājs klāt pie galda vai turpatās, jebkurā gadījumā ir arī ēdināšanas pakalpojums sniedzēja pārstāvi. Droši ir jāiet klāt un jāsaka, mums lūdzu ir jāpapildina.
kā veidojas pusdienu piedāvājums skolās. Piemēram, Rīgā vairāk kā 100 skolās Rīgas doma ēdinātājus izvēlas centralizētā iepirkumā, un viens no galvenajiem kritērijiem nav cena, bet gan pārtikas kvalitāte. Tas nozīmē, cik daudz kādus bioloģiskos produktus vai zaļās karotītes produktus vai dārzeņiem arī integrētās audzēšanas produktus katrs tātad no šiem ēdinātājiem piedāvā. Cenai ir noteikti zemākā robeža, ja, zem kuras nevar iepirkt produktu, jo, protams, mēs nevaram iepirkt, ja pusdienu cena ir skolās, teiksim, 3,09, ka kāds piedāvās ēdināšanas pakalpojumu, teiksim, pa €1,50. Skolēnu ēdināšanas finansēšanas modeļi katrā pašvaldībā ir atšķirīgi, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc pašapkalpošanās līnijas ne visās skolās var ieviest. Ēdinātāju apvienības pārstāvis Jānis Mēja uzskata, ka ideālā variantā skolu ēdināšanai vajadzētu būt valsts finansētai no 1. līdz 9. klasē. Ir pašvaldības, kurās ir šis atbalsta gross ir tikai tik, cik ir ar valsts normatīvu minimālais noteikts, tas ir 1.–4. klases brīvpusdienas. Ir pašvaldības, kuras var rast finanšu līdzekļus, piemēram, 5.–6. klase vēl tiek finansēta klāt. Ir pašvaldības, kuras līdz pat 12. klasei. Lai bērniem nerastos vēlēšanās pusdienu laikā našķoties ar čipšiem vai būciņām no tuvākā lielveikala, skolas durvis ir slēgtas. Tāpēc makaronu un burkānu trauki tukšojas ātri. Sendija Burka, Mārtiņš Avots, 4. studija.